Capital FM piedāvā kino raidījums Stop kadrs. Studijā eksperts. Jā, droši tajā pusē. Šokolāde, ok. Nu ko, kino raidījums Stop kadrs, un šajā nedēļā mēs runāsim par kādu ļoti skaistu filmu. Un šis epitets ir tāds nevis tāpēc, ka mēs vienmēr ar Ilzi piesakām filmas par skaistām un lieliskām, bet tāpēc, ka pats filmas nosaukums vēsta to, ka ir par skaistumu. Jāpiebilst, ka ne tikai par filmu skaistumu, bet arī par skaistām dzīves lietām, un man jau šobrīd gribas pieteikt mūsu skaisto viesi. Par skaistām sievietēm. Par skaistām sievietēm šodien dzirdam jau arī skaists smieklis. Jāpiebilst, ka mēs esam dzirdami gan radio eterā, gan arī vērojam video formātā, tāpēc klausītāji vēl šobrīd nezina, kas ir mūsu viesis. Bet jau gribas pieteikt, ka mūsu studijā ir Sindija Vilde. Hei! Sveiki visiem! Sveika, Sindija! Vai drīkst tev stādīt priekšā un mazliet no tavas biogrāfijas minēt par modeles karjeru un iedrīkst, ja? Nu, bet, protams. Jo tās taču ir lietas, ar kurām jālepojas. Tā ir tāda pagātne, ar kuras tā kā tiešām es neko nenožēloju un tā, ka neko negribu slēpt, jā. Ļoti jauki. Tāda Sindija mums ir pieteikusi sevi kā modele, arī kā Miss Rīga 2010. gadā un attiecīgi mazu laiciņu, gadus divus vēlāk, kā Miss Millennium. Jā, bet 2010. gadā gan tas nebija Miss Rīga, tas bija 98. 8. Un tad Millennium bija 10. 2000. 2000. Ārvārds kā laiks. Es ļoti atvainojos, pilnīgi laika skaitļi sajūkuši. Bet tas bija tas sākums, un pēc tam tad esi pieteikusi arī sevi kā pasākumu organizatori no... Savā ziņā, jā. Nu, tad pēc tam visām Miss pasākumiem un modeļlietām es pastrādāju televīzijā, un tad jau tas viss pamazām aizgāja uz pasākumiem. Tas šis televīzijas starposms, kas mīl nemīl, bija 2 sezonās un 2 zvaigznēs, ko mēs arī atcerāmies. Jā, jūs tik daudz zinat par mani. Ļoti interesanti, tas ir šajā laika posmā visu laiku nācis līdzi, ir bijis atmiņā, un tāpēc arī gribējām ļoti uzaicināt tieši tevi, lai varētu dalīties ar to mūsu skatītājiem un klausītājiem. Mēs parasti, piekopjam tādu taktiku, ka jebkurš cilvēks viesis, kas pie mums atnāk, mēs par viņu cenšamies uzzināt maksimāli daudz pirms, jā. Klaus, Sindija, saki lūdzu, ar ko tu nodarbojies šobrīd? Kas ir tās aktuālākās lietas, ar kurām tu ikdienā nodarbojies šobrīd? Nu, principā visa vasara man pagāja organizēt kāzas. Tā kā man pieder pasākuma aģentūra kopā ar manu vīru, tad vasaras sezona tā, kad mēs organizējam kāzas un vasaras pasākumus. Un principā, šogad mūsu pūrā jau ir 18 kāzas. 3 mēnešu laikā. Jau ražīgā vasara mums Latvijā padevās kāzas ziņā. Jā. Prieks par cilvēkiem, kas satiekas un apvieno savas dzīves. Principā šorīt ceries pat aizsnā no kāzām, ja tā varētu teikt. Jā, mēs esam arī priecīgi, protams. Un pateicīgi. Jā, priecīgi un pateicīgi. Bet minot visas šīs daudzās kāzas un arī jūsu projektu specifika, tie ir interesanti pasākumi, oriģināli, savvedīgi. Varbūt arī kaut ko mazliet pastāstīt mums, kādā veidā jūs šīs kāzas organizējat? Vai tas ir vairāk pēc pasūtījuma, jūs tikai izpildāt, vai tomēr radāt arī paši kaut kādu intrigu, kaut kādu interesi šajos pasākumos? Nu, principā ir tā, ka pie mums atnāk jaunais pāris, un saka, ka gribam precēties, ir zināms datums vai nav zināms datums, bet palīdziet mums. Un tad mēs kopā, tas principā ir kopīgs darbs. Tas nav tā, ka cilvēki atnāk un pasaka, mēs gribam to, bet jūs vienkārši nokontrolējat, lai viss tur būtu kārtībā. Bet... mēs te nestrādājam. Mēs atrodam katrā pārī kaut ko īpašu, kaut ko tādu, kādu odziņu, lai šīs kāzas konkrētās, lai būtu tāds kaut kas īpašs, lai cilvēki par to runātu. Kad, mēs bijām vasarā tajās kāzās, un tad bija vēl tādas kāzas, lai nebūtu tā, ka vasaras sezonā cilvēkiem ir tā sajūta, ka, bija kaut kādās kāzās, tur bija tas, kurās kāzās bija tas. Jau arī zināms scenārijums jau uz priekšu. Tā kā mums šogad pūrā mums ir ķirsīšu kāzas, tad mums bija kāzas detektīvu stilā, tā kā Secret Case, tad ir bijušas kāzas retro stilā un ir bijušas kāzas tā kā peonija, zieds peonija un šokolādes tematika tika izmantot un tā kā, jā. Skaisti.
Tad jautājumi šajā brīdī runājot par kino. Arī noteikti kāzās daudz ir filmēts un daudz ir jau pašai bijis būts kameras priekšā visādos rakursos. Bet kā īsti ir pašai ar filmu skatīšanos? Vai patīk filmas? Vai patīk tomēr labāk otrpus kameras būt pašai radīšot? Nē, es dievinu filmas. Filmas ir man vājība. Vienkārši tā, ka nedodiet man šokolādi, dodiet pastīties labu filmu. Jā. Un kāda būtu mīļākā filma, ja vari vēl pastāstīt? Mana mīļākā filma, man ir godīgi sakot diezgan daudz, bet tādas no pēdējām, tas, kas man uzreiz ienāca prātā, ir Karaļa runa, man ļoti patika. Ļoti, tā kā, tā ir tāda filma, par kuras varētu runāt. Nu ko, šajā nedēļā runāsim par Sema Mendesam pirmo filmmetrāžas filmu, un tās nosaukums American Beauty. 1999. gada filma, kas ir saņēmusi arī 5 Oskarus, par ko tieši pieminēšu nedaudz vēlāk. Šobrīd, Ilzi, tu gribēji latvisko versiju pieminēt? Jā, Amerikāņu skaistums ir latviskā versija, lai citiem cilvēkiem jau nāk atmiņā varbūt tieši šī versija. Mūsu šī raidījuma viešņa Sindija Vilde. Sveiciens vēlreiz! Kā ir ar tevi? Vai tu esi redzējusi šo amerikānisko skaistumu? Jā, protams, šo filmu esmu redzējusi, un arī mūzika man vēl joprojām, man pat godīgi sakot telefonā ir šīs soundtracks. Tā kā telefons zvans. Mūsu klausītāji noteikti zinās, kas tad tev ir telefonā, tāpēc, ka es noteikti šodien arī atskaņošu vairākas soundtrackas no šīs filmas. Bet saki, lūdzu, vai šis soundtracks jau iepriekš bija, vai tagad, kad mēs atgādinājām? Nē, viņš jau iepriekš, jā. Nu, tad nav nekāds 99. gads tieši. Nopietni, jā. Wow, ok. Kāds kaut kad nesen, nezinu, 2-3 gadus. Zini, kā nesen bija tā, ka kinoteātrī kā suns tika rādīta vēlreiz atkārtoti, un tad daudz, kur arī masu mēdījos atkal atkārtoti parādījās ažiotāžu par šo filmu. Ko tu vari pateikt? Kā tev patika, kas ir tas, ko tu esi paņēmusi no šīs filmas? Protams, mūzika, un es esmu tāds cilvēks, kas negribas tā teikt piekasās sīkumiem, bet man ir palikuši atmiņā tādas mazas detaļas, kā piemēram tas maisiņš, kas lidoja gaisā filmas sākumā, tāds vienkārši tā. Zini, kā ir ar to maisiņu, ka principā tā tas arī viss scenārijs un stāsts tapa, ka lūk, režisors Mendes, viņš kaut kādā parkā bija sēdējis, vērojis tādu lidojošu maisiņu un saprata, ka lūk, te ir filma. Wow! Un tāds nosaukums, amerikāņu skaistums, jā. Protams, brīnišķīga aktieru spēle, vienkārši fantastiski, tāda izcila. Un tad klasiskais kadrs ar Kailo Daļļavu drošlapiņās, ja, kas tiek izmantot vēl joprojām dažādos arī fotosesijās un plakātos un reklāmās. Jā, tā ir filma, par kuru tā pasaka amerikāņu skaistums, un tev tā uzreiz tā piepildies. Tad jautājums tev tieši par šo filmu. Tad pirmajā reizē skatījies, vienreiz skatījies, ja? Es vienreiz skatījos. Kad pirmajā reizē skatījies, kādas bija tās galvenās atmiņas, kas palikušas spēkā? Jo, manuprāt, tieši tas arī liecina par filmu. Varbūt tās ir detaļas, kā minēja maisiņš, varbūt vēl kaut kas ir tāds no tīri sižetiskās līnijas vai filozofijas, jo filma ir ļoti spēcīga daudzos rakursos, un tad interesē, kurš ir tieši tevi uzrunājis? Tas bija 99. gads, jā, kad es izskatījos. Bet tik un tā droši vien tomēr bija. Tās attiecības, tas ir tā vīrišķīgā psiholoģija, kas tajā filmā tiek attēlota, un tu centies saprast no visām pusēm, un tu ieraugi kaut kādas dažādi citādākas šķautnes, kā cilvēku domāšanā. Un, jā, tas tieši tā aktiera, kā pasaka, vēlmi izpatikt jaunākajai Daļļavai, un tas ir tik spilgti, tik smalki parādīt it kā tradicionāls un visiem saprotamas lietas tādām mazām detaļām, tu līdz niansēm ir izdomāts viss un pārdomāts, tā kā scenārijs arī fantastisks. Kinoraidījumā Stopkadrs mūsu viešņa šajā nedēļā Sindija Vilde, Ilza Kļaviņa un Diana Sāle turpinām runāt par filmām, un šīs nedēļas filma Sema Mendesa Amerikāņu skaistums. Uz šīs pašas skaistās nots mēs jau aizkadrā izrunājamies un aizpildām. Un Sindija tik interesants lietas pastāstīja, ka man tomēr gribētos kaut kā pārcelt arī ēterā. Varbūt vienkārši var arī mums pateikt klausītājiem, skatītājiem, kas ir tās lietas, kas tev uzrunā filmā?
Man ir tā, ka katru reizi filmu skatoties ir kaut kāds savs noskaņojums, kaut kāda sava dienas rūpe, tā teikt. Jo mums tā, kad mājās ir projektors, un tad mēs skatāmies filmas uz lielās sienas. Un šajā brīdī, kad ir tā kā vasaras sezona diezgan daudz saspringta darbiņa jādara, tad filmu skatos ar domu, lai atslēgtos. Lai atslēgtos un nedomātu par kaut kādām lietām, vai es to izdarīju, vai es to izdarīju, vai tu izdarīju, vai tu izdarīju. Un tad tu ieslēdz filmu, tu atslēdzies, un tad filma tev aiziet pilnīgi citās sajūtās, pilnīgi citās emocijās, un tu nedomā par tieši neko. Lai gan, protams, ir tāds, šī ļoti laba ideja, šo mēs varam izmantot pasākumu scenārijā. Ir kaut kādi tādi mazi knifiņi, kuri tā kā tiešām ideja aizmetnīši, kur tāds dīglītis, un tā, ja mēs izdarām vēl tā un tā un tā, tad mēs varam izmantot šo pasākumā kaut kādā vai nu kāzās, vai Ziemassvētku ballē, vai nāk. Godīgi, ka diezgan daudz tādas idejas ir radušās. Klau, filmas devīze ir look closer, proti ieskaties, kāds ir tās lietas, kurās ikdienas gaitā ejot, tu centies ieskatīties? Man pat nav jācenšas. Es tiešām, es piefiksēju katru detaļu, es esmu sīkumu mīlulis, tā, ka patīk izstrādātas lietas, kas tu tā padomāts tā, ka līdz mazākai niansītei. Un man ļoti patīk vērot dabu un kā dabā notiek lietas, un es varu aiziet apsēsties parkā uz soliņu un vienkārši no tā gūt baudu. Un ļoti patīk arī vērot cilvēkus. Vienkārši tā, vērot. Man pat ir bijis tāds posms dzīvē, ka es esmu sekojusi cilvēkiem. Vienkārši tāpatās gājus, tas bija Parīzē, dzīvoju. Gājus, sekojusi cilvēkiem un pat jau izdomājis šo cilvēku dienas stāstu. Tās, kur viņš varētu doties, ko viņš varētu darīt. Tāds, ka tajā brīdī, tā tāda cilvēku psiholoģija, tā varētu teikt. Tajā brīdī sakrīties tā, man liekas, tagad viņš ies uz veikalu un nopirks baltmaizi, rupmaizi. Un tad, kad tas sakrīt, tā, jā. Man patīk viss, kas ir dabīgs un viss, kas notiek pa īstam. Bet kā tas sasaistās ar pasākumu organizēšanu? Tomēr gribu šo pašu plūsmu, īstenību un realitātes sajūtu, bet organizēšana ir tomēr mākslīgi sakārtota notikuma gaita. Ir, jā, bet tu savieno tās, kā var pasakt, tās dabīgās lietas, tās dabīgās cilvēku emocijas, tu ar kādu, kaut kādu, nezinu, nieku dekorāciju vai atrakciju vai uzdevumu, tu izvēlc no cilvēkiem tās īpašās sajūtas, kas ir dabīgas. Kaut vai mums kāzās diezgan labi to sanāk izdarīt. Jo tu jūti, ka cilvēkos atraisās kaut kas tāds, ko tu nekad nebija domājis, ka tas tā varētu būt. Piemēram, jo mēs personificējam tos visus pasākumus un kaut vai mazākā lieta, kas ir sīkums, ir kā tradicionāls, kas ir sagaidīšanas vārti. Piemēram, ja, kas visi jau zina scenāriju, jā, tur būs jāsēž vecākiem klēpī un trauklēšana un tā, bet tā, ka mēs tos vārdus personificējam. Piemēram, vakardien mums bija mīlestības svētos uzdevums, pavisam vienkārši tā, ka jaunais pāris iepazinās spēlās pa gaisu, un tad mēs viņiem uzliekojām spilveņkauju. Un tad gāja pūks pa gaisu visu, viņi dejoja rock'n'roll, un tad viens otru tā kā maigi iebuhņīja ar spilventiņiem, bet tas bija tāds, ka viņi tā dejoja jautri, un tad viņiem bija tā, ka bišķi tā kā jāsadod pa dupsi. Un jāizpēr visas tās mazās lietiņas, kas varbūt otrā nepatīk. Un tāds, ka viņš saistās un viss tā, wow, jā, tā arī var vispār, jā. Super, izklausās tiešām oriģināli un interesanti, bet kā tu varu savā ikdienā radi kaut kādas tādas sev situācijas, kas ir neierastas, kas tev interesantas, liek justies labi? Man ļoti patīk dekorēt. Un man ļoti patīk pārkārtot māju. Jā, lasījām par to. Man ļoti patīk pārkārtot, man patīk jauni. Man kaut vai mazākais nieciņš, nezinu, tiek pārgūsts dīvāns citā vietā, un tas uzreiz rada pilnīgi citu sajūtu, pilnīgi citas emocijas. Un patīk izrotāt, izdekorēt ar knifiņiem visu šādiem. Tad, kad, protams, ir laiks. Tā ir mīļākā nodarbošanās, jā. Kino raidījums Stopkadrs runāja par Seva Mendesa Amerikāņu skaistums 1999. Gada filmu, kas režisoram atnesa arī pasaules slavu, jo tā ir viņa pirmā pilnmetrāžas filma.
Runājot par labām filmām un šai filmai piemērotajiem aktieru nominējumiem, gribu jautāt, kādi ir tavi mīļākie aktieri? Man jau tā kā no bērnības, man ir tā, kad skatījos filmu, kā tu pārdzegot uz ligzdu. Vienkārši tā, ka, es esmu sajūsmā ārpats. Tāds kādreiz pēkšņi aizmirst, kā sauc to aktieri. Izlaucies, es arī aizmirsu. Nē, nopietni. Ārpats mans mīļākais aktieris un es aizmirst, kā sauc. Tas foršais. Kā tu viņu var raksturot? Kurš galveno lomu tēlot? Jā, viņš galvenais loma tā. Vienīgais tajā psihiatriskajā Jā, psihiatriskajā slimnīcā pilnīgi nav. Viņš arī ārpats, viņš tāds... Viņš arī vilkā spēlē, filmā Vilks. Man liekas, ka efekts ēterā. Es jums atgādināšu, kā ir viņa vārds. Tad mēs varam parunāt. Jā, tad Džonijs Depps, protams. Jā, ļoti. Kāpēc? Man patīk viņš gan vizuāli, gan arī man patīk tas, ka viņā ir iekšā jūtams tas frīks. Viņš ir tāds frīks, un tāpat laikā viņš ir tāds dabas bērns un vīrišķīgs, un, man liekas, ģimenisks cilvēks. Atrat, kā sauc? Jā, Džeks Nikolsons. Klau, bet runājot par Džoniju Deppu tomēr vairāk. Cik tad svarīgs aktierim ir tas vizuālais tēls? Savā ziņā ir, protams, svarīgs. Es neteiktu varbūt tās pēc tādiem standartiem, tur zilas acis, blondi mati un biezas lūpas, bet vairāk pēc tādas kā rozīnītes, harizma, tas ir tāds cilvēka iekšējais skaistums, kas izstaro uz āru, tāds pievilkšanās spēks. Te ir tradicionālie skaistulīši, man galīgi neinteresē un nepatīk. Tas ir tāds kaut kāds, varbūt tās nezinu, režisoru triks, it kā, tad jābūs savāks un daudz skaists cilvēks un noteikti skatīsies filmu. Bet jā, man liekas, Penelope Krūze ir arī, viņai piemīt šis... Tā harizma? Jā. Jā, piekrītu, man arī patīk. Viņa arī kā aktrise man patīk. Ja runājam par aktieriem, tad varbūt arī bez karaļa runas kādas citas filmas, ko tu tagad tā uz ātru roku var atcerēties un ieteikt citiem noskatīties. Vai tu skaties visas tās aktualitātes, kas ik pa laikam katru nedēļu parādās mūsu kinoteātros? Vai varbūt no tā, kas pēdējā laikā ir tāds jaunākais? Teikšu kādi? Neatceros, kad bija pēdējais kinoteātrī. Tas bija šogad, protams, tas bija kaut kur vasaras sākumā. Bet principā ir tā, ka mēs valkam ārā tādas filmas klasiskās, kas vēl līdz Latvijai nav atnākušas, vai, nezinu, atnāk varbūt tās kopā ar Baltijas Pērles festivālu vai kā savādāk, bet tādas, kas nav komerciāls kino. Un man ļoti patika tā filmu sērija, kas ir Es mīlu tevi Parīze. Tā ir ļoti. Tu skatījies, Es mīlu tevi Maskavā? Nē, to es vēl neesmu redzējis. Iesaku. Vai skatījies, Es mīlu tevi Rīga? Nē. Tad ir vēl daudz ko redzēt. Jā, Ņujorka un Parīzes. Tad mēs tev iesakām gan Maskavu, gan Rīgu. Jā, tā man nepatīk. Klau, bet vai tu plāno skatīties kādu no šo festivālu, gan Arsenāls, gan Baltijas Pērle, mums te tuvojas? Jā, noteikti. Ir kāds konkrēts filmas, kas jau tā kā man ir tā, ka man šobrīd tā kā ir nākamā nedēļa tāda brīvāka, un tad es esmu nolēmusi, ka es tagad visu, es ceru, ka es vēl dabūšu biļetes, godīgi sakot. Jā, pasteidzas, ko garot pateikt. Tā kā tad es arī ķeršos tam cītīgi klāt un sākšu savu pirmdienu rīta kafiju un baudīšu kādas kino filmas var skatīties Arsenālā vai Baltijas Pērlē. Cik bieži sanāk vispār filmas skatīties, ņemot vērā to saspringto grafiku, tā ir filma nedēļā vai retāk? Jā, tā ir filma nedēļā. Bet konstanti? Plus, mīnus, jā, varētu tā teikt, vidēji, jā. Un kad minēja, ka jūs, cik saprotu, savā ģimenē vai draugu pulkā velkat ārā šīs te labās Pērles filmas, kas ir jau kaut vai ārzemēs atzītas, kuri ir šie resursi, kur jūs meklējat? Vai tā ir interneta vide vai tomēr kaut kur dzirdēts no draugiem? Tā ir interneta vide pamatā, bet ir tādi ieteikumi. Un ir cilvēki, kas tā kā iedod DVD diskus un pasaka, jā, šis ir labs, šito skatāties. Un kur ir tie žanri, kas uzrunā, vai tas tomēr nav tik nozīmīgi? Galvenais, lai filma pati ir laba. Man nepatīk asistižeta filmas un man nepatīk šausmu filmas. Un fantastikas? Fantastikas man patīk, bet tur arī man patīk fantastika, kas ir Gredzena pavēlnieks, bet nepatīk fantastika, tas ir svešie un plēsoņi.
Bet mūsu šī raidījuma viešņas Indija Vildem. Hei, tu vēl te esi? Es vēl tā esmu, jā. Es vēl esmu, principā, man gribējās pieminēt, es vēl neesmu pat tā kā pieredus pie tā, ka esmu precējusies, tā kā man ir uzvārds bišķiņas garāks. Es esmu tāds Indija Vilde Spinga. Nu, re. Tā kā es... Uz raidījuma beigām mēs tevi iepazīstinām. Jā, ar jaunu uzvārdu. Bet saki, lūdzu, kā ir ar šo, nu, ne gluži manieru, tas skan pārāk nenopietni, bet tomēr tradīcija saglabāt savu uzvārdu? Kas bija par iemeslu, ka nevēlējies ņemt vai vēlējies atstāt savu drīzāk? Savā ziņā iemesls bija tāds, ka es jūtu, ka no mūsu dzimtas neviens neturpinās šo uzvārdu, jo mēs esam tikai dāmas, tikai māsas. Un arī tas, ka man likās, ka es savu uzvārdu esmu diezgan daudz ko sasniegusi. Nu, salīdzinoši tādā ziņā, kad, ja pasaka Indija Spinga, tad cilvēkam liekas cits cilvēks. Nu, man arī darbā viss tad dokumentam, viss tādas lietas. Klaus, Indija, tā kā mūsu raidījums tuvojas jau noslēgumam likumsakarīgajam. Ir tā, ka pēdējais jautājums tad noteikti arī būs it kā vairāk kā tev personisks, bet tai pašā laikā tomēr arī saistībā ar filmu. Proti, Sema Mendesa filma Amerikāņu skaistums. Un ir tā, ka ir tāda rožu šķirne, American Beauty, un principā tur arī tai filmas... Tas filmas nosaukums ir saistībā ar šo rožu šķirni, jo tur arī visur parādās rozes, sarkanas, skaistas. Kā tev ir attiecības ar ziediem? Ziedi man vājība. Man ir tiešām... Tā jau arī likās. Man ziedi man vājība. Ja gribētu uzpirkt dāvnas, man ziedi. Kādus? Rozes, sarkanas? Principā ziediem nav nozīmes. Galvenais ir, kas pasniedz un kāds pasniegšanas veids. Tas ir pats svarīgākais. Kā tad rozes ir jāpasniedz? Lai patiktu tev, jā. Man nedrīkst dāvināt rozes. Iepriekšējā dienā ir izdarīts kaut kas tāds, kas man nav paticis. Sagatā, jā. Tad tas ir tāds, nu, uzpirkšana kukuls, un tad jā, protams, jā. Man patīk, ka man pārsteidz uz ziediem. Vienkārši tāpatās. Nu, mēs šodien tevi nepārsteidzām ar ziediem, bet toties es ceru, ka mūsu smaids un tas, ka tu paviesojies pie mums arī ir daudz. Paldies tev! Liels paldies! Paldies jums šobrīd! Paldies tev arī no manis personīgi, gan no mūsu klausītājiem un skatītājiem. Un kā vienmēr mēs arī gribam tiešām no sirds novēlēt visu to radošo un milzīgo iedvesmu un turpināt jūsu pasākumus un visas citas plānus. Paldies klausītājiem, ka klausījāties! Paldies! Tiekamies vēl pēc brīža. Šobrīd atskaņošu vienu no Beatlu coverversijām Eliota Smita izpildījumā Because. Proti ar to arī beidzas Sema Mendesa American Beauty. Pamodasies beidzot pēc kafijas. Nu tad rakstam no jauna varbūt. Vēlreiz? Par ko mēs runājam? Dubli. Varam, jā, tikai tad izslēgsim visas Tā kā šīs kinočiks. skaņas. Jā. Es īstenībā varētu izmantot kinoklapīti, ja es filmētu arī. Nu tā. Jā, mums ir jāizīrēs arī par to video. Man nevajag īrēt, Jā. nopirkt Tigerā pa Nopietni? 2 lati, kaut kas tam līdzīgs, jā. Tad uzrakstāt krītiņu pirms virsū viesi. Vai viesi, jā, viesi. Vai viesi, nu kaut ko tādu, un tad paņemt vienkārši tuplānā samontētas. Labi. Labi, ideja, paldies, jā. Šobrīd Capital FM ēterā raidījums Stopkadrs, kino raidījums. Un kā minējām raidījuma sākumā, tad mūs var ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt. Redzēt var gan Facebook, ko Diana iepriekš mums minēja, tā arī YouTube, kur varam šos video apskatīt. Un kā jau minēja raidījuma sākumā, šis jaunums, kā atklāta sezona ar tieši televīzijas ēteru. Jā, bet Smalkāku informāciju varēsiet atrast gan Facebook lapā, gan arī sekojot jaunumiem mēdījos. To mēs tad varēsim jums vairāk pastāstīt. Bet šajā brīdī tad līdz nākamajai nedēļai, jo Capital FM ēterā mēs esam svētdien 11. un atkārtojumā mūs var dzirdēt arī otrdien vakaros 19. Nu ko? Laiks atvadīties un novēlēt jauku šodienu, lai vai tā būtu svētdiena, vai lai vai tā būtu otrdiena, lai jauka šī nedēļa. Paldies mūsu arī šī raidījuma viešņai Indijai Vildei Spingai. Un tad aidā līdz nākamajai nedēļai. Paldies visiem, lai labi klājas. Atā.
sekundē lieliski. Vai varbūt vēl kafiju, jo diezgan maza doze bija. Paldies. Savu enerģiju. Jā, vai ne, no kafijas uz tādu robotā. Jā, varam iet ārā, mums vēl pagainās piefilmē, tad tā kā, tā kā, jā. Moda. Paldies, Indija, liels paldies par tavu atraktivitāti. Paldies. Paldies.